Nu, čau, draugi! Tiekamies pie ūdeņiem. Nu, vakar jau bija pirmais. Vakar bija tāds vējš te, ka jēga nebija neko braukt, neko. Es te paiviekstītu šo tos, tīs paķerstīju. Vējš tāds šausmīgs, ka es nemaz neko ierakstīt nevarētu. Ierakstīt, bet šodien ir normāls. Šodien ir normāls laiciņš. Tā ka mēs esam pie ūdeņiem. Laivu. Laivu. Jā. Un man ir jaunums priekš jums. Jā, jaunums. Tā teikt. Ko iegādājos. Redzat? Kas tika iegādāts. Jā, mahiņa. Kādu aparātu iegādājos. Ņemsim skaidu. Nopromēs kā iet. Jāsanes tikai visi liberiņi, loberiņi. Iedarbinājuši esam to šaitan mašīnu. Kā īsti kapteinis. Nevar savādāk, kā kapteinis, cigaretes labās un uz priekšu. Ellē tāda aparāta. Johai. Tad zvermašīna. Iet kā tanks. Iet kā tanks, jamajā. Nu, baigās šaitan mašīna. Labi, lēnā garā jāsāk kaut kas mētāt, kaut kas darīt. Nu, tad tiekās pie pirmās copas, štoļi. Nomainīšim iegādājos šodien, šitādu čudu. Pamētās šitādu brīnumu. Nu, rakstat, Johai, komentāros. Kā jums pagāja cope. Šitais man ir tāds bišķi lielāks. Visu lielu nost neņemšu, kamēr copi nedabūšu. Šitā. Jā, galvenais bija pareizi aizāķēt. Cigaretes lobos kā īstam kapteinim, joptai. Ko viņš dara, kāpēc viņš negrib? Paiehal. Tik viņš dziļi iet. Šās tūlīt atceņim. It kā jau hreņos nāc. Nezinu. Tā jau manīs, ko šito pusdienās padod. Šitais tas, kas viņš tur tā skaitījās. Man bija spinbaiter. Šitais ir čarterbaits. Man bija spinbaiters labs. Šitais ir čarterīts. Pamēģināsim ar čarterīti pamētāt. Tā strādā tā, cik viņš dziļi īsti iet. Nē, es pasties, kas viņam pa dziļumiem šitiem ir. Nu, smagāks jau, ka ņešana vajadzētu iet dziļāk, teorētiski. Praktiski nezinu. Jāsēdina jau laika, jūs būs man te jāliek, jūs būs uz galvas laika. Kāda cope vai kā. Zin kā.
Tīri interesanti, ja tev. Šodien jau var mums te vēja solīt. O, bišķi pavelcēs. Trollinga paņems tā saucamā. Vajag bišķi pierast pie motora, zin kā pieredzes braukāties ar električku. Nu, šitais jau smagi atšķirās no električkas, kaņēs. Bišķi jāpierod. Visas tās kustības te ir krietni ātrākas un asākas visas tās kustības. Vajag pierast saprast ar tādu zvēru. Kāda tas zvērs darbojās. Tur priekšā forša vietiņa jāiebrauc mūsu moški, ja tur nav dziļums. Iebrauks, tu pamēģinās ar vardīti pamētāt. Tur ir sekls, zāles. Tur vajadzētu līdakām tur vajadzētu sēdēt pēc idejas. Bet, nu, kampiens ir labs 4-nieciņam. Laiva man ir 3,40. Nu, ceļi labi. Vajadzēs maksimalku izmērīt, cik skrien. Te tālāk it kā vajadzētu izvar teorētiski ar airīšiem pamaukt. Ušīs nost. Te labas vietiņas. Plaķenīti sev nopirku, ko šķupakiem no zobiem vilkt āķis ārā. Nāvīgi dārgi! O, nāvīgi dārgas, es tev teikšu. Dīvaini negrib arī. Žērku negrib. Bļā. Žērku negrib. Labi, šiten te paprovēsim. Nevarēja saprast. Zāles laikam. Nebrīnītos, ka zāles bija. Jā, šitajā vietā nav vēl. Šodien dīvaini, jā, maz makšķernieki. Diezgan pamaz. Bļaļ, visādi loberiņu pilna laiva. Paskrembelēs atkal druskas kaut kur uz priekšu. Kādu gabaliņu pabrauks. Kādu kumosu padosies jau uz priekšu. Te aizvējiņā es aizlīdis. Aizvējā aizlīdu. Te ir, kur te tās vietiņas ir. Nu, šodien es atrodos savā, tā teikt, savā tanī zelta bedzē. Un gaidām viņa diezgan neapmierināta. Diezgan neapmierināta meitene ar mani. Negrib pagaidām man te. Jā. Un, protams, nekas jau nevar būt normāli, ja es nebūtu aizmirsis ieslēgt mazai videokamerai skaņu. Tak što jākomentē pašam ir. Jā. Nē, nu, motorīts nav nevainas pazorti priekš manā vajadzībām. Pelnīgi pietiek. Ceļi tīri labi, tad saucamā naglis iziet tīri labi. Forši, fiks un ātri. Nu, ātrums bija, cik mēs pamērīja tur kaut kur reizi pa reizēm laikam varēja redzēt vai ko vai kā. Bija 22 km/h. Nu, pilnīgi pietiek, nu, kur vēl ātrāk nesties, bet kas vēl prasās, ka laikam būs jāpalaiž motors bišķi dziļāk.
Jo kāpēc? Tāpēc, ka lielāki viļņi ir, lai atsāk pagriezienā, viņš sāk, nepietiek viņam ūdens, sāk no gaisu rīt, ne gaisu, bet, kā lai to pareizi pasaka, pa tukšo sāk griezties motors. Jā, palaiž zemāk motors, tad būs vispār balkēji. Nē, kā cope? Cope visai sūdīga bija, teiksim tā. Vienu līdeciņu tur beigās var redzēt, kur es dabūju. Un viena prāvāk aizspruka, pat kamera nebija ieslēdzis. Un nebija, šodien copīt kaut kā nebija izdevusies, bet, motorīt es apmierināts, nav nevainas, gāzt var. Ērika te man blakus smaida, viņa arī teica, ka gribot izgāzt ar man motoru, pagriezt to gāzes ručku līdz galam. Kaut kādreiz jau būs jāpaņem līdz uz copi viņa, jā, jau smaida, man te pat blakus sēž. Jāiedod būs, lai iegriež ručku, jā. Un iznēsājos tudī, lielajā Lubānā bija iebrauc lieli viļņi un nekāda labuma. Un jā, tāpēc man iznāca tāda aizmirst draugu viļļa ieslēgt kameru. Nevis kameru, bet mikrofonu. Jā. Tā, ka to jums jāskatās ir jāklausās, respektīvi, to, ko es runāju ārpus, ko es atceros, ko es tur darīju, ko es tur nedarīju. Kaut kā tā, draugi mīļējā. Vai jau tiksies atkal kaut ko nākamā copē? Da. Rītdien doma laikam uz Aivieks vai ko? Aizšaut. Vai laivu jāpārskat, jāsataist. Man vienā vietā bišķi gaisu laiž laivu. Jā, un tā kaut kā, jā. Labi, tiekās atkal nākamajā video. Davai, čau visiem!